Sveiki, dārgie Dieva bērni! Vēlos padalīties ar savu liecību, kā Dievs sargā cilvēkus, kuri nevēlas attiecības ar Dievu, lai ir pavisam neticīgi, jeb ateisti. Man darbā ir vairāki kolēģi, ar kuriem pārrunāju reliģiskos jautājumus, kad sanāk pusdienas pārtraukumā vai pīkpauzēs. Un tas, ko viņi atklāja, mani šokē, cik Dievs ir labs. Es strādāju celtniecībā. Mums darbā ir viens visvecākais darbinieks ar uzvārdu Miķelsons. Viņam ir 70 gadi. Cienījams vecums priekš tik netipiska un smaga darba. Viņš pārsvarā ar ugunsdegli kausē ruberoīdu. Un tādēļ viņam ir iesauka uguns pavēlnieks, jo viņš laik kausē. Viņš man stāsta, ka 7 reizes, bet, ja godīgi arī atzīst 8, ir paglābies no nāves. 3 saistīti ar negadījumiem uz ielas un 5 ar negadījumiem celtniecības zonā. Vienreiz ejot iekšā celtniecības kāpņu telpā, lai dotos uz jumtu uz savu darba vietu strādāt, kāds no augšas aizķēra metāla stieni, kurš no 5. stāva kritis un piezemējies viņam tieši priekšā. 1 soļa attālumā, kad grasies spērt kāju, iedūries vertikāli smiltīs, un turpat ķiveri nepalīdzētu. Un vēl 2 incidenti tādi paši viņam esot gadījušies Vācijā, kur krītoši objekti gandrīz viņam atņēmuši dzīvību. 4. reizē, kad darbojies uz jumta, kāds nebija nosicis ventilācijas šahtu, kas pēc prasības vienmēr ir jānosedz ar kādu finieri vai vairākiem koka atgriezumiem. Viņš paklups un tajā iekrits, un tikai par brīnumu pagūs ieķerties apmalēs, lai nenokristu vairāk stāvus zemāk. Pēdējiem spēkiem viņš pats sevi ir uzvilcis augšā. 5. nelaimes gadījums noticis ar ekskavātoru, kurš racis bedri priekš vadu un kanalizācijas trubu likšanas. Viņš ņēmis vērā smago tehniku un ar piesardzību gājis garām, bet ekskavators strauji neapzinātos viņa klātbūtni veicis bīstamu manervu un viņam norāvis galvu, pēc viņa vārdiem pierakstīts. Kauss viņam pagājis pār galvu tikai pāris milimetru attālumā. Pats bija šokēts un izbijies, bet viss kārtībā. Lai ar tādu dabūtu pa galvu, daudz nevajag, lai viss beigtos letāli. 6. reize esot bijis, ka Čiekurkalna stacijā, ejot pāri vilciena sliedēm, neņemot vērā, kad ir daudzsliežu posms, viņam uzbrauc virsū vilciens, bet viņš atapies veiksmīgi pāris centimetrus no vilciena sliedēm, lai nebūtu apakšā zem tām. Un 7. reize tas pats bijis ar tramvaju. Cilvēks viņam kliedzis, lai neskrien pāri sliedēm, jo tramvajs nāk. Viņš neņēmis vērā, jo elektrotramvaji esot klusi. Un tad, kad tramvajs viņu gandrīz arī paķēris, viņš saka, tie nolāpītie tramvaji, kāpēc viņi ir tik klusi. Nevarot dzirdēt, ka tie nāk. Un 8. incidents, kad viņš gājis neregulējums gājēju pārejas krustojumā, kur ir 2 virzienu šosejas, joslas, vads un aizmāšīgs būdams, nepaskaties pa labi vai kreisi un atapies uz mašīnas kapotu, viņu notriekusi vieglā automašīna. Iztēlojoties šo baiso, bet amizanto skatu, ka pensionāri kāds pavizina uz kapotu, liek nedaudz uzjautrināties, bet situācija beigusies ar kriminālu procesu un izsaukto ātro palīdzību un policiju. Beigās viņš pats dabūjis kompensāciju un prieku maziņu. Kad es viņam saku, Dievs tevi sargā, viņš man atbild, ka tādām lietām neticot, vairāk paļaujoties uz zinātni, un ka viņam esot 9 dzīvības kā kaķim, tad jau tikai 1 dzīvība palikusi pēc viņa loģikas. Es viņam norādu, ka zinātne atklāja tikai to, ko Dievs jau ir radījis, un dzīvība nevar rasties no kaut kā nedzīva. Tad viņš man atbild ar maldu mācībām, sākumā bija sprādziens, putekļi, zeme salipa kā pikucis,
pats no sevis gadiem ejot, un tam visam kaut kur pa vidu tikām iejaukti arī mēs cilvēki, no molekulām un atomiem. Es viņam oponēju, ka Bībele, Dieva vārds, saka kaut ko citu, un par to gan var vēl pastrīdēties. Viņa liecība man tikai atgādina to, ka Dievs neliks mūs palikt kaunā, nepieviļaties. Šī ir uguns pavēlnieka Miķelsona liecība. Varbūt tas ir vārds, kas nes to papildus svētību, jo, kā mēs labi zinām, eņģelis Miķels bija tas, kam bija svētais karš debesīs. Atklāsmes 12.7. Un tad vēl divas citas darba kolēģu auto avāriju liecības. Vienam kolēģim vārdā Raivis, braucot no Plakanciema uz darbu, uz objektu ar Audi sedanu, no rīta izskrēja no Sāna Stirna uz šosejas. Ielec tieši vejstiklā, un mašīna uzmet vairākus kūleņus. Tā kā viņš mašīnā bija viens pats, neviens necieta par brīnumu, bet mašīna pilnībā norakstā. Un otram darba kolēģim Viesturam 17. jūnijā 2024. gadā, braucot pa Jūrmalas šoseju 2 naktī atpakaļ uz Rīgu, teicis, ka brauc pa 3. joslu, kas ir lānā josla, un gribējis pārkārtoties apakaļ uz 1. joslu, kas ir ātrā josla. Bet pēkšņi 2 centimetru attālumā no viņa mašīnas parādījās milzīgs alnis. Tāda svarot tēviņi no 400 līdz 700 kg, un ieskriet tādā būtu tikpat kā ķieģeļs sienā. Viņam intuīcija, vai jeb svētais gars mudinājis nepārkārtoties tajā joslā. Ar šoku un izbīli viņš vēlāk to mums stāstīja nākamajā dienā darbā. Tas liek tikai mums atgādināt, ka par spīti, ka tie, kas pat Dievu noliedz vai viņam netic, Dievs viņus nav aizmirsis, viņš ir uzticams, gādīgs, mīlošs debes tēvs, un viņa žēlstība paliek mūžīgi. Slava Tev, Jēzu Kristu, slava Tev, Tēvs radītāji, slavēts esi Tu, Kungs, svētais gars, Jēzus Kristus gars, kas ved mūs dzīvībā, kas ved mūs pie Jēzus, ved mūs patiesībā, kas palīdz mums vairāk iepazīties ar Tevi dzīvo Dievu, ar to, kas Tu esi, un ar tiem, kas mēs esam, ar to, kas mēs esam Tevī. Paldies, Dievs, par dzīvību, paldies, Dievs, par to, ka Tu esi nomodā un jau zini visas mūsu dienas, pirms mēs vēl bijām mātes iedīglī, pirms mēs vēl tapām, pirms tikām radīti. Paldies, Dievs, ka Tu zini visas mūža dienas. Paldies, ka nekas nenotiek bez Tavas ziņas. Paldies, ka Tu izvedi mūsu brīvībā un vēlies mūs izvest brīvībā. Paldies, Dievs, ka Tu vēlies, lai mēs esam dzīvi Tevī, ka mēs esam priecīgi, mēs esam glābti, pēcstīti, Tevī nomazgāti Jēzu Kristu, Tavās svētajās asinīs, kristības ūdenī. Paldies, Dievs, ka Tu vēlies dalīt ar mums savus debes mājokļus. Paldies, Dievs, ka debesis jau ienāk arī šeit esot uz zemes ar tiecībās ar Tevi, dievkalpojumos, slavas dziesmās, lūkšanās. Paldies, Dievs, ka Tu mūs izved no mūsu ellēm, no mūsu tumsas. Paldies, Dievs, ka Tu ved ārā un palīdz mums iziet no grēka, ka Tu vēlies, lai mēs izējam no grēka. Paldies, Dievs, arī par šīm liecībām. Paldies par to evaņģēliju. Paldies par tām dzīvībām, ko Tu viņiem esi devis. Paldies par to dzīvību, ko Tu mums katram esi devis. Lūdzu, Dievs, par Tavu evaņģēliju vēsti viņos. Lūdzu, Dievs, par Tavu evaņģēliju vēsti caur mums pie tiem, kas ir mūsu darba vietās, mums līdzās, mūsu kaimiņiem. Lūdzu, Tavu pieskārienu. Jā, lūdzu, Dievs, par Tavu evaņģēliju izplatīšanos. Kaut tās evaņģēlists ar vien dzīvāk varētu izplatīties cauri mums katru. Mūsu nepilnīgo, bet Dievs, Tu esi pilnīgs un savā pilnībā caur mums dari brīnums. Tev nekas nav neiespējams. Jā, nāca mums šajā dienā un palīdz mums ieraudzīt vairāk Tevi, katrā, kas mums ir līdzās, un arī palīdz mums ieraudzīt sevi, Dievs, ar Tavām acīm. Un visu pateikto un nepateikto, Dievs, mēs liekam tajā, kā Tu mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod
mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Lai mūs svētī un pasargā visuvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.